Esiet sveicināti raidījuma Iepazīst Tartu skatītāji. Jauns gads atnācis ar jauniem notikumiem. 8 mēnešu garumā jums būs iespēja sekot līdzi 8 dažādu latviešu ģimeņu piedzīvojumiem Tartu. Kopā ar ģimenēm raidījumos izpētīsim, iepazīsim un novērtēsim Tartu turisma iespējas. Es domāju, ka laiks ir iepazīties ar mūsu pirmā raidījuma varoņiem Bērziņu un Akmentiņu ģimeni no Valmieras. Ar Bērziņu Akmentiņu ģimeni uz Tartu devāmies agrā un vēsā janvāra rītā. Ģimene dzīvo Mūrmuižā, bet, kā paši saka, jūtās kā valmierieši, jo liela daļa ikdienas gaitu tiek aizvadīts Valmierā. Ģimenes galva ir tētis Ingus. Vecums 31 gads, strādā autostiklu servisā, intereses, sports un auto. Brīvajā laikā labprāt makšķerē un sēņo. Mamma Edija, vecums 31 gads, nodarbošanās galdniecība un kokapstrāde, intereses, zirgi, jāšanas sports. Brīvajā laikā āda zeķes un cindus un vasarās ir liela ogotāja. Ģimenē aug arī 3 atvasītes. Meita Līva, vecums 11 gadi, mācās Jāņa Enzelīna Kauguru pamatskolas 5. klasē. Ikdienā apmeklē kori, teātra pulciņu un dejas. Brīvajā laikā kopā ar draugiem spēlē futbolu. Patīk adīt šaules. Dēls Toms, vecums 9 gadi, mācās Jāņa Enzelīna Kauguru pamatskolas 3. klasē un Valmieras sporta skolā trenējas futbolā. Ikdienā apmeklē teātra pulciņu un dejas. Brīvajā laikā slēpo un slido. Ģimenes luteklītis mazais Markus. Vecums 3 gadi, apmeklē Mūrmuižas bērndārzu Pasaciņa, intereses, traktori un motocikli. Brīvajā laikā patīk braukt ar ragaviņām, peldēt un likt puzles. Nākotnē vēlas kļūt par zobārstu. Brauciens uz Tartu ģimenei ir īpašs notikums, jo visi kopā pirmoreiz dodas ārpus Latvijas. Savu piedzīvojumu ģimene sāk Rajakoja laukumā, jeb Tartu Rāclaukumā. Noskaidrosim, ko tad ģimene cer sagaidīt no šīm 2 dienām Tartu. Labas sajūtas un daudz ko jaunu centrā. Tartu pirmo reizi esam, kaut gan jau gribējās sen izbaudīt, atbraukt, apskatīties, sajūtām, pagaidām patīkams, bet, liekas, ka būs tā 2 jautras dienas kopā ģimene pavadīts, un cerēsim, ka būs interesanti. Ļoti gaidījām šo braucienu, sajūtas ir dažādas, brīžiem bailes, brīžiem tādas tauriņi vēderā. Liekas, būs ļoti jautri. Esam gatavi iepazīt Tartu! Pirmais turisma un atpūtas objekts, ko dosies apskatīt ģimene, ir Lūnekeskus centrs. Lūnekeskus ir Dienvidigaunijas lielākais tirdzniecības un izklaides centrs ar vairāk kā 160 dažādiem veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem. Centrā visu gadu darbojas pilnizmēras lidotava, 4D kinoteātris, sporta klubs, dažādas atrakcijas bērniem un daudzas citas aktivitātes brīvā laika pavadīšanai. Centrā atrodas arī pievilcīgi restorāni, kafejnīcas un ātrās apkalpošanas ēstuves. Dodamies izpētīt Lūnekeskus centra piedāvājumu. Pirmais pieturas punkts – bērnu rotaļu un atpūtas telpa Mangu džungeli. Мы принимаем детей от 0 до 7 лет, 1 класс. Маленькие придут с родителями, а уже 4 лет они могут прийти без родителей. И они могут час, 2 часа, 3 часа, как им угодно. У нас есть мультики, батут. Они могут спускаться с горки, из трубы, рисовать. У нас есть книги и всякие другие игрушки. Им очень нравится здесь. Kas tev vislabāk patīk? Tā lielā trupa, tāpēc, jo tajā, kad brauc lejā, tur ir tumšs un beigās iznāk gaismā. Tur tik ļoti interesanti braukt, un arī tur tas tārzāniņš ir interesants. Viņš tā raustās un beigās ļoti ātri aiziet. Pēc
Pēc jautrām rotaļām dodamies uz nākamo objektu Lunakeskus centrā uz AHA 4D kinoteātri. We have quite many films. We have 6 films, starting at Space Rally, Haunted Mine. We have Chase is very good films. We have all very good films. The prices are starting at, we have different prices. We have starting at €2.50 is the lowest price, and €3.90 is the highest price. We have 15 seats, and we are capable of doing 30 shows per day. AHA 4D piedzīvojumu kino dod iespēju pavadīt laiku patiešām aizraujoši. Skatoties īsfilmas, piedzīvos sajūtu, kas līdzīga braukšanai pa amerikāņu kalniņiem, tomēr 4D efekts ir vēl spēcīgāks. Uz platformas esošais krēsls pātrina un sagāž, sejā puš vēja brāzmas un no griestiem krīt sniegs vai līst lietus. 4D piedzīvojumu kino rada realitātes sajūtu un ikvienu skatītāju padara par filmas dalībnieku. Ģimene noskatīsies vairākas 4D izfilmiņus un, visi sajūsmināti dodas tālāk izpētīt Lunakeskus veikalu piedāvājumu un šo to arī iegādāties. Šitādu pudelīti nopirku, jo es eju futbola treniņos, man vajag. Jo treneris neļauj iet padzērties. Tāpēc man vajag, lai varētu aiznest līdzi uz zāli un padzerties. Iepirkšanās veikalos izdevusies godam, katrs ticis pie kaut kā jauna un sen kārota. Šķiet, ka tagad pienācis laiks kārtīgām pusdienām. Bet kas to būtu domājis? Kā pusdienošana izaugs kāds negaidīts pārsteigums. Dodoties garām Lunakeskus centras lidotavai, pamanām, ka uz laukuma spēlē mūsējie, tak latvieši. Dodamies izpētīt tuvāk, kas te tur īsti notiek. Kā izrādās, tas ir motociklistu hokeja čempionāts, kurā mūsējie sacenšas ar igauņiem, lietuviešiem un krieviem. Es arī esmu pirmo reizi tādā vietā, kur hokeja laukums ir liela iepirkšanās un, varētu teikt, atpūtas centra vidū. Ja? Tas ir gribētos tāds, lai būtu arī Latvijā. Jo faktiski te ļoti daudz var rīkot dažādas pasākumus. Visiem ir interesanti, ka mēs no rīta jau diezgan agri šeit sākām. Un šie skatītāji bija diezgan maz. Ja? Un tagad es tā skatos, ka tie vīri ir arvien vairāk, ja? Un sievas staigā pa veikaliem. Tas ir normāli, tas ir apsveicami. Pēc hokeja spēles ģimene beidzot nopelnīs jau iepriekš apsolītās pusdienas, tāpēc dodamies pusdienot uz vienu no mājīgākajām Lunakeskus centra kafejnīcām – Free Café. Добро пожаловать в наш кафе. Pusdienas gardas, porcijas lielas, ko vēl vairāk var vēlēties? Mēs zinām ko. Katram tiek vēl pa vienam lielam kūkas gabalam. Un pamazām ģimene sāk gatavoties nākamajam piedzīvojumam.
Viena no aktivitātēm, ko ģimene šodien varēs izbaudīt Lunakeskus centrā, ir slidošana. Mazākais ģimenes loceklis Markus to gaida jau visu dienu, un kā izrādās, mamma uz slidām nav stāvējusi 4 gadus. Kā tev šodien patiks slidot? Ļoti. Darāt arī ar klases biedriem atbraukt ekskursijā uz šajieni. Tā būtu ļoti interesanti. Visu šī diena aktīvi pavadīta Lunakeskus centrā, un nu pienācis laiks, lai ģimene sniegtu savu novērtējumu par šīs dienas aktivitātēm un arī piešķirtu koferīšu skaitu. Maksimālais koferīšu skaits, ko ģimene var piešķirt Lunakeskus centram, ir 5. Gadījumā, ja ģimene ir apmierināta ar pilnīgi visu. 4 koferīšus piešķir, ja šeit saskatījuši vismaz vienu mīnusu. 3 koferīši, ja ievērojuši vairāk kā 2 mīnusus, 2 koferīši, ja saskārušies ar 3 mīnusiem, bet ar vienu koferītu Lunakeskus centru ģimene var novērtēt tad, ja pamanīšu vairāk kā 4 mīnusus. Kāds tad būs ģimenes novērtējums? It kā bija gatavojies kaut kādam tirdzniecības centrs, kā jēdziens tāds, likās, kas tur īpaši varētu būt. Bet ienākot iekšā, pārsteigums liels tiešām. Sāksim kaut ar to pašu slidotavu, ir kinoteātri, arī bērnu to laukumu, laukums, atpūtas telpa bērniem, visu. Negaidīts viss tas īstenībā. Kopā jau ļoti lieliski. Saliekot tos visus pastaigāšanos par šo lielo veikalu, filmēšanos, slīdošanu un tādas aktivitātes ļoti labi. Man liekas, ka šī diena bija ļoti interesanta un arī visas vietas, kur mēs šodien bijām. Un visvairāk man patika 4D kinoteātris, jo es vēl nekad tādā neesmu bijusi un tas varēja būt nedaudz garāks. 4D nebija bijusi, tāpēc tas pirmais iespējas ļoti labs. Asas izjūtas un uz slidām arī nebija ilgi stāvējusi, tāpēc arī tas man patika. Jā, patika. Patika slidas, Patika slidot? Un multenīte? Jā. Jā? Jā. Un ko tu nopirki šodien? Parādi kādu jaunu bumbu. Parādi visiem. Kur ir bumba tev, ja? Un kā tad ar mīnusiem un trūkumiem? Ienākot centrā iekšā nav pietiekoši informācijas, kur kas atrodas. It kā stends ir, kur ar karti, bet tas arī tīri igauņu valodā. Un, iebraucējiem nav saprotams īsti, ja tu konkrēti lietu meklē, kad varbūt vajadzētu būt kaut kādai angļu valodai paralēli vai kaut kādai rokās paņemamai kartītei līdz, ko tu ej un tā. Varētu uztaisīt bišķīt mazāku, sadalīt uz pusēm un salikt, kur katrs veikals stāv. Varbūt varētu būt akvaparks. Neatradām tās kartes, kaut kādas norādes, kur ātrāk varētu kādu veikalu atrast vai kaut ko tādu, lai vieglāk būtu orientēties. Vismaz mēs nemācējām atrast. Šo tirdzniecības centru novērtējam ar 4 koferīšiem. Uzdevums izpildīts. Visi laimīgi, bet noguruši, gatavi doties tālāk. Šoreiz uz naktsmājām, uz viesnīcu Aleksandriju, kur ģimene pavadīs vienu nakti un uzkrās spēkus nākamajai dienai. Markus.
Klāt jauna diena un klāt arī brokastu laiks. Kādam kārtīgi, priekšā gara diena. Ģimene gatavojas jauniem piedzīvojumiem, bet pirms dodamies tālāk, vēlamies uzzināt, kāds tad ir viņu viedoklis un vērtējums par viesnīcu Aleksandriju. Sagaidīšana ļoti laba, vakariņas ļoti labas bija, tiešām apkalpošana un viss tas. Istabiņas arī patīkami ienākt ir, viss tīrs. Vakariņas bija garšīgs, miegs bija ļoti labs un bija silta duša. Un arī ļoti ērti madrači bija uz gultām. Man patika viesnīca un ļoti interesants bija arī krodziņš, kurā mēs bijām un ēdām vakariņas. Brokastojām arī ļoti labi pabrokastojām vietē, viesnīcas kafejnīcā. Garšīgi viss bija. Viesnīca vēl, ir daudz lietas labas. Ir tas pats bezvadu internets pieejams, cilvēki, kā atbrauc, kas ir, es domāju, nav mazsvarīgi. Cik tad koferīšu dosiet Aleksandriju viesnīcai? Mūsu ģimene šo viesnīcu novērtē ar 4 koferīšiem. Tā kā Tartu lutina ar kārtīgu ziemu, nolemjam silti saģērbties un doties izkustināt kājas un muguras uz tuvējo Tome kalniņu. Ziemas prieki visiem Bērziņu Akmentiņu ģimenes locekļiem nav sveši, tāpēc pienācis laiks pabraukāt ar ragavām. Tā jau varētu braukāties visu dienu, taču deguni jau nosaluši, tāpēc visi gatavi mesties nākamajā piedzīvojumā. Dodamies izpētīt AHA zinātnes centru. Zinātnes centrs AHA piedāvā izbaudīt aizraujošus piedzīvojumus visai ģimenei. AHA centrā izbaudīs atraktīvu mācību vidi un iegūs jaunu zināšanas, kā arī varēs apskatīt dažādas izstādes, mainīgo ekspozīciju, zinātnes teātri, kā arī pats iesaistīties nodarbībās un veikt eksperimentus. Lielākā daļa izstāžu veidots pēc metodas rokas klāt. Ik viens var visu sajust un izmēģināt uz savas ādas. Labdien! Laipni lūgt AHA centrā, mani sauc Matīs un es būšu jūsu gids. Padodat savas rociņas, es jums atdalīšu šīs aprocītes. Un tad šīs aprocis, tad jums ir biļetes uz visu dienu, varēsiet iziet laukā, atnākt atpakaļ. Tātad šī, tā teikt, dēvētā eža bumba mums ir Hobermana lode. Tā, ka viņi ir aiztaisīti, tad tur ir 1,6 metri diametrā, un tā kā viņš ir atvērts, tad ir 6 metri diametrā. Tur ir 23 stūri, 12 5 stūri. Kopā viņi savienoti ar tā kā šķērītēm, un lūk, šādi viņi tur darbojās. Iesim atvērt viņu kaut kad drīzumā, vai ne? Lai šo te lodi atvērt, tur vajag 186 kilogramus kopā. Mēs paņemam, tur apakšā mums ir svari. Un tad, pamēģināsim uzkāpsim visi bērni virsū. Pastīsimies, ko viņš tur radīs. Apstīšos. Kā? Kāpam? Tā, lūk, nākamais. Šīta mums ir, tā teikt, sprādzienu bildes eksponāts. Es jums iedošu balonu, piepūtīšu viņu pilnu ar gaisu, un tad iedošu jums adatiņu arī. Ielaidīšos visi tajā tumšajā telpā iekšā un pieklāvēšu pie durvīm, lūk, šādi te. Jūs nobīsieties nedaudz, un tad jūs pārspridzināsiet šo te balonu, bet beigās sanāks bilde, kur balons ir pārsprādzis. Kurš